Čau, mīļie! Šoreiz jūs man balsi dzirdēsiet. Man bija uzdots jautājums īstenībā jau kādu laiku atpakaļ par tetovējumiem. Un es domāju, kad es vēlos pati, ja tāpēc, ka man pašai tetovējumi un tā kaut ko no kādas puses es esmu dzirdējusi, ja, ko nes šī informācija, ko nes šie te kodi, enerģijas kodi, ko mēs liekam uz savu ķermeņa, bet es gribu drusku dziļāk paskatīties, pajautāt, kas tas ir. Tā, mirklīti. Es apakaļ. Tā. Tātad tetovējumi. Es domāju, kad es iešu plūsmā iekšā, slēgšu ārā acis, taisīšu ciet acis, lai viņas man nemaisa, lai nemaisa man šeit matrica un mans prāts un mans domas. Parunāsim par tetovējumiem, parunāsim par to, protams, ko man nodos, kādu tā kā no prāta tagad, ja es jautātu, kādu iespaidu, kādu programmu atstāja šie tetovējumi, un arī, ja viņi tiek tā kā izņemti, ņemti tā kā ārā, ja? Vai tas kaut ko maina? Ja, tajā visā, vai tāpatās tas viss paliek, tas viss darbojās tā, kā tās pašā sākumā jau ar kādu šo te mērķi tas ir likts uz ķermeņa. Labi. Es taisīšu, drusku augstāk pacelšu, taisīšu acis ciet un iešu plūsmā. Kā tu zini, es tev tikai atgādinu. Tev nav absolūti pilnīgi nekas jāsaprot, tev jāpaņem tikai un vienīgi savs. Tas, kas ar tevi rezonē, tas, kas tev atsaucās, tas, kas saskan kopā ar tevi. Ja? Nevajag pieķerties absolūti pilnīgi nekādai informācijai. Tā ir tikai viena daļa, viena puse, ko es caur sevi tev vēlos nodot. Rāda ļoti interesantu bildi. Es, protams, dalīšos, pēc tam mēs viņu tulkosim. Ir tā kā ala, tas ir kaut kādu, es nezinu, cik gadus atpakaļ, un man rāda cilvēku, kas tajā alā kaut ko ar kaut kādu instrumentu uz sienas, tur ir akmeņi, tajā alā ir akmeņi, es nezinu vispār, ko man nodos, kuriem man aizveda, man rāda. Ir ūdens, un ir ūdenī tā kā ūdens, es rādu ļoti daudz ūdens, ja? Tad rādu tādu, nezinu, kas tā ir pa vietu, tāds tā kā klintis tā kā kaut kas ar akmeņiem, un iekšā ir tā, tad šajā alā es redzu, ka kāds cilvēkveidīgs, es gribu teikt vairāk, ar kaut ko tā kā uz tās atstāja kaut kādu nospiedumu, un tad, kad tā kā pājam malā, ja, man rāda, ka tur ļoti daudz tas viss ir. Viss riņķī apkārt, un ja tu paņem tādu luku, tur ir rokās, katrs viņš ir ar ļoti kaut kādu tādu dziļu, svētu, tādu ļoti mērķtiecīgu nozīmi atstāts tieši šajā vietā. Tas ir tas cilvēki, kas to tā kā no sevis dod ārā, ja, tā kā uzliek uz kaut kā virsū, tātad uz šīs te sienas, vēl paliekam pie šī. Tas, ko viņam nodod, to viņš nodod tālāk, atstājot kā ceļa zīmi, atstājot kā pieturzīmi, atstājot kā ļoti tādu zīmīgu sevis daļu tajā vietā, kur viņš tur atradās. Un kā tas sasaucās ar tā kā šodienu, ar cilvēkiem, kas izvēlās tātad tetovējumus likt uz savu avatāru, uz savu ķermeņa. Es nepazinu neko par tetovējumiem,
nezinu tos veidus, kādu nosaukumu, es vienkārši nodošu to, ko man saka. Ja? Izvēlas cilvēki tetovējumus tādās tā kā pa tēmām, pa grupām, kaut kā viņi sadalās, kas ir, tā kā man saka, piemēram, ir tāda izskata cilvēki, ja, nāk no kaut kāda kontinenta, tad ir tāda izskata, tā kā cilvēki nāk no kontinenta, viņi tā kā sadalās tādās grupās, un šīs te grupas man rāda tā kā cilvēks pats, kā dvēsele ir ļoti daudz pieredzējusi, izgājusi cauri ļoti dažādiem izskatiem, dažādām vietām, dažādām nacionalitātēm, dažādām tautībām, dažādām atrašanās un dažādiem laikapstākļiem, ļoti daudz dažādiem posmiem, dzīve pēc dzīves, un tas viss, kas ir sakrājies, ja, tas, kas glabājās šajā te dvēseles bibliotēkā, dvēseles monādē, viņš no viņas var paņemt, un tas nav vienkārši tā patās. Tās, ko jūs liekat sev uz sava ķermeņa, uz sava avatāra, tas ir ar mērķi. Viss, tas, ko jūs liekat uz sava avatāra, protams, šeit ir jautājums, vai tas ir apzināti, vai tas ir neapzināti, jo tāpēc, kad neapzināti ļoti daudz, kas ir salikts, un pēc tam nezinu un nesaprot, kā to visu tikt galā, tāpēc, kad katrs šis nospiedums, ko man rādīja, iepriekš, kur lieku šajā alā uz sienas, pārneso to, ka tas ir tā kā vēstījums sev. Tas ir vēstījums sev, ko tu dod. Apakšā ir backgrounds, apakšā ir mērķis, apakšā ir šo ten enerģijas pieredžu, dvēseles pieredžu, gan arī to būtņu, kas ausīs skan. Šī te sadzirdē to, ko tev saka, un tad tu to, kā enerģijas kodu sev izvēlies likt uz avatāru. Un īstenībā man arī saka, ka ir ļoti interesanti šīs te vietas, kur lieku. Ja, šo te tetovējumu, kur jūs tetovējat šo te tetovējumu. Šajā dzīvē, šajā avatārā katrs cilvēks ir brīvs darīt ar sevi visu to, ko viņš vēlas. Tā ir viena puse. Otra puse ir tas, ko jūs liekat uz sava avatāra, caur šiem te tetovējumiem, jums jāsaprot, kad jūs par to, ko jūs liekat uz sava avatāra, nesiet atbildību. Paši. Tās nav spēles. Tas nav vienkārši tāpatās, tāpēc, ka man patīk. Vienkārši tāpatās, tāpēc, ka man patīk, saka guļošs cilvēks, kuram vienkārši nesniedzās un neiet šis tāds tā kā apzinātības redzējums cauri tam, kāpēc tu to izvēlies likt uz sava avatāra. Ko tas tev nozīmē? Kā tas tev turpmāk uz priekšu palīdzēs, man saka. Kā tas tev turpmāk uz priekšu būs klātesošs kā enerģija, kas tevi iespējams palīdzēs, aizsargās, dos iedvesmu, drosmi, motivāciju, cik ļoti cilvēkam ir jābūt apzinātam, tādam redzošam cauri, ne tikai ar acīm skatīties, bet ieraudzīt ar to, ko tas manī atver vaļā, ko tas manī aktivizē. Jo tāpēc, kad viss tas, kas uzlikts ir uz ķermeņa, tas var, kā es teicu, palīdzēt, bet tas var arī kaut kādā brīdī savādāk pavisam strādāt. Ja? Tāpēc esiet ļoti tādi zinoši sevi iekšā, vienkārši klausaties sevi, kas jums atsaucās, ko patiešām jūs vēlaties likt uz savā ķermeņa, uz savā avatāra. Ja? Tas var būt jebkas, bet tas, kas jums ir tuvs. Ja? Tur ir kaut kāda veida zīmes, tur ir kaut kāda veida hieroglifi, tur ir kaut kāda viss, tur ir daba, attēli, jebkas, tur ir tik daudz galogrammus, ko jūs varat izvēlēties, salikt kopā, un ja tas jums dod šo te paplašinājumu, ja tas jūs kaut kādā veidā atver, ja tas jūs aktivizē, ja tas jums dod tīru, skaidru redzējumu, un iespējams, ka šī atklāsme nāk tikai un vienīgi pēc tam, ja, tad tas ir ļoti, ļoti svētīgi. Kas notiek tad?
man arī uzdev šo te jautājumu, ja noņem kādu tetovējumu nost un uzliek kaut ko citu virsū, tas tā nestrādā. Nekad tas tā nestrādās, tāpēc, ka šis te kods, ko jūs uzliekat uz savas ādas sākotnēji, viņš tāpatās paliek kā nospiedums, tā kā enerģētisks nospiedums jūsu avatārā, kā pieredze jūsu dvēselē, ja? Kā kaut kas tāds, kad kaut kādā dzīves brīdī noteikti jūs esat sev izvēlējušies šo tetovējumu uztetovēt ar kaut kādu mērķi. Vai tas palīdzēs, tas strādās konstruktīvi, es nododu, ja tas ir likts ar tādu foršu mērķi, ar pozitīvu, ar iedvesmu, ar to, ka es vēlos iespējams varbūt no šīs te guļošās puses sev iepriecināt, bet no otras puses, cik pēc tam skatoties atpakaļ, ja es personīgi par sevi saku, tad tik ļoti kaut kādā brīdī man sasaucās viss tas, kas man ir, ko es esmu izvēlējusies kā tetovējums, kad es precīzi nolasu tagad, kāpēc tad es tos tetovējumus visus esmu likusi. Cik ļoti patiesībā un godīgi man viņi ir palīdzējuši. Cik ļoti man ir devušas noteiktas konkrētas zīmes, cik viņas man ir ielikušas manās rokās, manā sistēmā visā, manā programmā, kas es esmu, cik viņas man daudz ir palīdzējuši. Tāpēc varbūt ar šodien, ja jūs izvēlaties kaut kādu veidu tetovējums, gan arī skaistumam, kas varbūt atver cilvēku vaļā, varbūt kas papildina, varbūt kas dod kaut kādu šo te sajūtu, ka tas ir tāds foršāks sevi iekšā. Ja tas tev roda šo ten, un man visu laiku nāk un atkal šī ten informācija, tādu papildinājumu, paplašinājumu, kad tu jūties dzīvāk, tu jūties piepildošāk, tu esi skaistākā vai tāds vīrišķīgāks, vai katrā šajā tetovējumā, ja tas tāds ir, ka tu uz to paskaties un tev liekas, ka kaut kas skaists notiek, tas tā arī strādā. Ja? Ir tetovējumi noteikti, kuri ir kaut kādā dzīves brīdī, iespējams kaut kādā, nezinu, stāvoklī, kas nav tā kā enerģētiski iespējams tīrs, varbūt drusku destruktīvs, varbūt kaut kas no šīs enerģijas, kāda cilvēka kaut kādā brīdī vada tumsa, un tad ir uzlikts arī uz ķermeņa kaut kādu veidu tetovējums, ja, ko mēs saucam, interesanti, viņš saucās tetovējums. Es neesmu skatījusies, kas tas ir, no kurienes tas nāk, bet, kad šī te programma labi, paldies. Man saka, ka šī programma, iespējams, ja jums kaut kas no tā visa nepatīk vai traucē, vai kaut kādā brīdī par kaut ko atgādina, jūs varat to caur tādu, ja tas ir tā kā destruktīvu, ja, jūs varat caur tādu ļoti atvērtu mīlestību pašam pret sevi, pret to, kas ir izraisījis iespējams, ja runa iet par šiem destruktīviem tetovējumiem. Ja? Ne tikai tas, kas tur ir attēlots, bet ar kādu mērķi ir likts, ar kādu sajūtu tas tiek veikts, kādā dzīves posmā tas ir veikts. Jūs varat to pārmainīt, jūs varat pārprogrammēt, jūs varat dot vēl vienu iespēju, jūs varat dot vēl vienu tādu varbūtību šim kodam, kas ir uzlikts uz jūsu avatāra, strādāt jūsu labā. Nevis pret jums, bet jūsu labā. Jo tāpēc, kad ir tetovējumi, kuri nevis šo te konstruktīvu dod un virza uz priekšu, bet kuri diezgan enerģētiski izārda. Ja? Ne tikai tas, kas ir likts virsū, ne tikai tas, kas tur ir attēlots, ne tikai tas, kādu enerģiju nes tas, kas ir uz ķermeņa uzlikts virsū. Ja? Nevis tikai man patīk, bet
kas zem tā visa ir apakšā, kāpēc es esmu izvēlējusies šādu tetovējumu. Un tad, kad ir tāds dziļāk šis te skaidrojums pašam priekš sevis, ir lielāka vērtība, ja? Saprast, ka, piemēram, kaut kādā dzīves posmā, kāpēc es esmu izvēlējies kā cilvēks likt tieši šādu, un iespējams man vienkārši šī enerģija vairāk nesaskan ar mani, bet tā enerģētiskā plūsma, kas caur katru cilvēku plūst, un ja viņa ir uz tādu atvērtību, uz pārmaiņām, uz ieguvumiem, šos kodus var mainīt. Un šos kodus arī cilvēki, kas ir apzināti, kas ir pamodušies, maina. Un nē, tā nav, kad garīgi cilvēki tetovējums neizvēlēsies, tāpēc, ka viņi ir negatīvi. Tā ir ilūzija. Tā ir absolūta ilūzija. Ja? Cilvēks savā avatārā, savās izvēlēs ir brīvs darīt to, ko viņš vēlas. Ja tas konstruktīvi, ar pozitīvu, dod cilvēkam iedvesmu un motivējumu. Es nerunāju par cita veida kaut kādām atkarībām, piemēram, par alkoholu, ja, ko cilvēki izvēlās. Nē, tas nav pozitīvs, un to nevajag izvēlēties pat glāzi kaut kādā foršā noskaņojumā, kad, taču kāpēc es nevaru baudīt? Ja tas, es esmu ļoti brīvi atvērta pret visiem cilvēkiem, cilvēki var ēst gaļu, cilvēki var dzert alkoholu, cilvēki var pīpēt jebkādos veidos, kādi vien tagad ir, viņi var likt jebko uz savu avatāru, vienkārši es tajā visā saskatu, kuri ir mani enerģētiski. Un iespējams, ka tas cilvēks viss var būt to tetovējies. Iespējams, tas cilvēks vienkārši ir kaut kādā bohēmā, un iespējams, tas cilvēks vienkārši bauda dzīvi, bet šis garas stāvoklis, šis dvēseles plūsma, ja, kad viņa ir tāda dzīves gudrā. Man nav svarīgi, kā cilvēks plus mīnus izskatās. Man ir svarīga šī te sajūta, ko es sajūtu, kad es redzu cilvēka dvēseli. Tas ir pats svarīgākais. Jo aiz šī visa, kas ir ārpusē, ja, kur iespējams ir pavisam kaut kas cits nekā tas, kas ir iekšā. Tāpēc, mīļie, ja jūs izvēlaties tetovējumus, kā tēma aizgāja kaut kādu citu tēmu, ja jūs izvēlaties tetovējumus, tad ļoti, ļoti sajūtiet to, ar kādu šo te mesidžu jūs to liekat uz sava avatāru, uz sava ķermeņa, ja? Lai notiktu šī ten atvēršanās kaut kāda, lai notiktu kaut kas foršs, jauks, īsts un patiess. Paldies! Spējāt tā šarot vēl kaut ko, sālos nodot par tetovējumiem. Labi, man rāda visādi zīmes, kas ir ļoti konstruktīvas. Iespējams, man viņas ir jāliek uz papīra. Un jāpiedāvā kā tetovējums. Ļoti interesanti. Labi, mīļie. Paldies. Es ceru, ka kaut ko no visa šī jūs arī paņēmāt sev. Un ka tas viss jums noderēja.